Noteikti neviens daudz dzīvokļu nama iedzīvotājs rudenī, kad radiatori vienā dienā kļūst silti, pasakās pie reizes arī visaugstākajiem, jo tas nozīmē, ka visticamāk mājai parādu nav, vai arī tie ir tik nelieli, ka Rīgas siltums tomēr siltumu ir pieslēdzis. Sliktāk ir pretējā gadījumā, kad radiatori turpina palikt augsti. Un vienā šādā Rīgas namā paviesojās kolēģi Jana Vītoliņa. Visbiežāk problēmas ar neapmaksātu rēķinu par apkuri ir daudz dzīvokļu mājām. Ieriķu ielā 19 ir 8 dzīvokļi. Parāds par apkuri 3000 un nemaksātājs ir viens īpašnieks. Tagad oktobra nogalē iedzīvotāji ārā iet gandrīz tādā pašā apģērbā, kādā ir spiesti dzīvot istabās, kur termometra stabiņš sasniedz labi 13 grādu atzīmi. Arī pirms gada namam bijis apkures parāds 1500 eiro. No mums tika paprasīts avans maksājums, lai mēs tiktu pie siltuma, ko mēs arī ar kaimiņiem izdarījām. To, ka parādu ir sakrājis viens dzīvokļa īpašnieks, pārējie kaimiņi uzzinājuši tikai šīs vasaras sākumā. Turklāt vislielākais pārsteigums bijis, ka lielie nemaksātāji nav pensionāri, kuri dzīvo vienā no dzīvokļiem, bet jauns, strādājošs un maksātspējīgs kungs, kurš aktīvi iesaistījies apkures parādu problēmas šķetināšanā. Runājot ar kaimiņu, viņš arvienmēr norādīja uz lejā dzīvojošiem iedzīvotājiem, ka parāds ir viņiem. No sākuma, kamēr bija draudzīgas attiecības, viņi vispār runāja par mājas celtniecību. Likās, skaisti, dzīvo te, būvē sev māju, ar laiku, kur pārvāksies. Nesen ir iegādāts suns, sunim tirgus vērtība ir 700 000 eiro. Arī tas, ka, reizēm pilsētā esot, redzam, ka brokastis tiek pirktas attiecīgi ārpus mājas. Protams, ka materiāli nodrošināti. Šobrīd apkures parāds ir 3000 eiro, bet visas mājas kopējais parāds 7000 eiro. Parādnieks nemaksā neko, izņemot elektrības un interneta rēķinus. Skaitītāji nav verificēti, nav nodoti rādījumi, līdz ar ko tas nozīmē, ka aprēķina pēc formulas vienam cilvēkam, lai gan dzīvoklī dzīvo 3 cilvēki, starpību maksā pārējie mājas iedzīvotāji. Tas arī mūs ietekmē. Māja ir uzkrājums 8000 eiro, ko īpašnieki vēlas iztērēt jumta nomaiņai, piesaistot līdzfinansējumu, taču parādnieka dēļ nevar uz to pretendēt. Kopš kļuvis zināms, kurš ir vainīgais pie tā, ka visi tagad salst, kaimiņš parādnieks ar pārējiem vairs nekomunicē un satiekot ātri skrien garām. Kad mēs uzrunājam, pretī dzirdam ķērcošo kliedzienu, kā jūs tas ietekmē? Kāpēc jūs vispār jaucaties? Jūs tas neietekmē, tā ir mūsu darīšana, mēs visu risinām. 3 tiesvedības ir noslēgušās, izpildraksti atrodas pie Zvērināta tiesu izpildītāja, un 4. ir šobrīd procesā. Sazināties ar parādnieku diemžēl neizdodas, viņš neatbild ne uz zvaniem, ne ziņām, tādēļ viņa viedokļi un skaidrojumi par notiekošo saņemt nav iespējams. Kunga vārds un uzvārds, kas atrodams dažādās interneta vietnēs, liek domāt, ka viņš līdz šim bijis kādas lielas valsts vēstniecības darbinieks. Turklāt, kā stāsta iedzīvotāji, viņam esot arī nodokļu parāds, kam klāt tagad ķēries valsts ieņēmumu dienests. Vislielāko neizpratni kaimiņos rada tas, kāpēc joprojām tiesu izpildītājs nav atņēmis kungam dzīvokli, ja jau parāda dzēšanai nav samaksājis ne centa, bet vienā mierā turpina dzīvot tālāk un nemaksāt arī šā brīža rēķinus. Viņš dzīvo mirušā tēva dzīvoklī, jau 7 gadus īpašnieks ir miris. Īpašumtiesības nav sakārtotas, nav ne zemes grāmatā, ne katastrā jaunais īpašnieks. Raidījuma 4. studija uzrunātā Zvērinātā notāra Ilze Metuzāle noliedz, ka tiesu izpildītāji atsevināt nekustamo īpašumu varētu kavēt fakts, ka parādnieks nav īpašumtiesības nostiprinājis zemes grāmatā. Tas arī nebūtu taisnīgi, jo tādēļ vien, ka kāds manto īpašumu, gūst visu labumu no tā, bet nenokārto juridiski savas īpašuma tiesības, tas nekādā veidā nevarētu būt šķērslis un iemesls tam, lai ciestu pārējie kaimiņi un nodarbotos, piedodiet, ar sociālo funkciju un uzturētu kādu nemaksātāju. Un šādi tiesas procesi arī ir. Zvērināts tiesu izpildītājs, kam nodoti spriedumi par parāda piedziņu par konkrētu lietu, nekādus skaidrojumus sniegt nedrīkst. Tādēļ komentāru, kāpēc joprojām nav vērsta piedziņa pret parādnieka nekustamo īpašumu, piekrita sniegt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāja padomes priekšsēdētāja.
šeit darbojas civil procesa likumā ietvertais noteikums, kurš nosaka, ka piedziņu uz nekustamo īpašumu vērš tikai tad, ja ar citām piespiedu izpildes metodēm parādu saprātīgā termiņā piedzīt nav iespējams. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, vai tas būtu, piemēram, kā šī gadījumā, es saprotu, komunālo maksājumu parāds vai kāds cita veida parāds, tiesu izpildītājiem ir jāizvērtē visas citas izpildes iespējas. Tomēr piedzinējs šajā gadījumā nama apsaimniekotājs Rīgas namu pārvaldnieks drīkst apšaubīt tiesu izpildītāja lēmumu un vērsties ar prasību, lai parādu piedziņa tiek vērsta pret nekustamo īpašumu. Ja tiesu izpildītājs joprojām pamato, ka parādu samērīgā periodā var atgūt ar citiem līdzekļiem, bet namu pārvaldnieku šis lēmums neapmierina, piedzinējam ir iespēja rakstīt sūdzību tiesai. Vai Rīgas namu pārvaldnieks šajā situācijā izmanto visas savas piedzinēja tiesības? Skaidrības, diemžēl, nav. Rīgas nama pārvaldnieks pirms apkuras sezonas informēja dzīvokļu īpašniekus par situāciju, kā arī ir informējis akciju sabiedrību Rīgas siltums par visām obligāti veicamajām parādu piedziņas darbībām šajās adresēs. Gatavojoties un pieņemot lēmumu par apkuras sezonas uzsākšanu, tiek vērtēts tikai pēdējās apkuras sezonas parādu apjoms. Cerībā, ka tomēr 4. tiesvedība liks tiesu izpildītājam pieņemt lēmumu vērsties pret nemaksātāju nekustamo īpašumu, lai pārējo kaimiņu nedienas reiz beigtos, Jana Vītoliņa, Igors Stāts, 4. studija.